Vēl tik pāris naktis un uz brīdi varēsim mēs kopā būt. Nu ko, Sporta dīzeļa pirmā epizode. Esam atbraukuši RVD workshop Kuldīgā pie Edija. Edijs gan pat šodien nebūs, jo Edijs ir kaut kāds baigais dabas mīlis un sportisko aktivitāšu piekartējs. Viņš šodien ir pārgājienā. Bet esam ar sporta raķeti pie Edija. Edijam ir foršas telpas, gaišas, jo mēs to mašīnu aplīmēsim. Mums ir uzradušies visādi draugi, ko mēs gribam uzlīmēt uz mašīnas virsū. Un šajā jautājumā man palīdzēs Ginters no Ventspils. Ginters ir džeks, kas ir taisījis šīs te uzlīmes, zīmējis un taisījis. Un izrādās, ka viņš man tikai māk viņus taisīt karikatūrā, bet arī normālās, lielās uzlīmes taisīt. Un tad mēs gaidām, šobrīd atbrauks Ginters, un mēs te smuki visu salīmēsim, sadarīsim. Jo pa lielam tā ideja ir tāda, ka mēs ar to sporta raķeti, tie, kas jau varbūt redzējuši, esam izdomājuši piedalīties minerālijā. Ir pirmais posms pa asfaltu, mums ir asfalta riepiņas virsū, Mišelins aizmugurē 5. priekšā 4. Un vajadzētu visam sajiet. Nu, pa lielam, kas slikts ir notikt. Nu, biķerniekos jāuzmanās ir no raganas katla un no biķernieku tramplīna. Un, nu, tur mēs brauksim prātīgāk, bet pārējā viss ir pilni. Tā kā gaidam Ginteru un kaut ko te darīsim. Es nemāku runāt šorīt. Jā, ir? Jā, tu uzdēti. Reklāmas, dizājums, vīru. Kā viss netrīkst runāt? Zini, ko tu uzdēti? Es izdomāju šorīt, ka jau tur ir apvisolā. Jā. Nu ko? Tavām bēmbam pāris zirgi? Pāris tur daudz Te ir zirgu. pāris zirgi, jā. O, tev arī subīts savēji. Šis ir, zini kā, šis ir praktiskais bulfers. Šis ir 7-nieks, un šis ir speciāli aprēķināts tā, ka pēc 7 veņus viņš dar iekšā vēl joprojām. Labs. Nu ko, ieskatīties, kas tur ir? Mēs ar šīs ņemtu. Jā. Es tev reiz to svarīgāko. Tu pasti. Tur ir viss. Man pat reku būs RVD workshops virsū, bet Edijs to vēl nezinu. Es pieņemu, ka viņš pieļauj, jo es viņam prasīju to failu, bet arī Edijs ies virsū. Tā kā es varēju vietu īstermiņu, tad no īstermiņu iztaisīt, lai tur dolīgi. Es vispār brīnās, ka tas bēmas un kustās, jo es apskatījos, ir tas Eltam, kur tu var apskatīties, nu, vai nav bijuši šāds avārijas. 19. gadā 1600 eiro ir uztaisīts tipa rēķins, kad tā mašīna ir bijusi sasista. Tas ir viņas marats momentāli. Nu, bija rakstīts, tipa, jā, kad viņa, kā tur bija, ka tas remonts neesot adekvāts vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, bet tajā variantā sanāk tā, kad tev iedod naudu par to apdrošinātāju un otru, un tad atnāk, saucamie, pēku par 400 eiro viņi ieķer, viņi slap dabulogā un viss. Nu, kaut kā šitā mums te viss izskatās, esam salikuši. Tagad gan viss ir uz tām, kā viņi sauc, transportēšanas plēvu, pārnešanas plēvu. Pārnesāmās plēvus, tos mēs visi ņemsim nost. Un, nu, kaut kā šitā izskatīsies. Nu, tad, kad noplēsīs to plēvu nost, tad arī būs, nu, uzlīme kā uzlīme, tad arī būs foršāk. Bet sāk jau lēnām pēc sporta dīzeļa izskatīties. Tā, Ginters viena puse mums jau ir smuka aplīmējis. Te, ka mums ir lieli draugi, Andersona auto, un to jūs esat tiktu kā ļoti daudz redzējuši. Tas ir džeks, pie kā es braucu skrūvēt šo sporta dīzeli. Mums ir vesela laika, kas nodarbojās ar pamežu tīrīšanu. Viņi zāģē lielos kokus, ko harvesters nevar nozāģēt. Un pirms harvester viņi arī iztīra visu tos krūmus un izzāģē un iztrimnerē. Tad ir soda blēst, kas ir smilšu strūkla, metāls, koks, visu, ko ar nostrūklo, to džeku nostrūklos. Iespējams, ka arī viņi pie mums uz aizupēm kaut kad atbrauks. Nu, RVD workshop mēs zinām, tas ir šeit, tas ir Edijs. Ir Sijā Vāre, kas tiktu, kā saucās, Reins Valtra, džeks ar Valtru, aizmugurē frēze, celmus, krūmus, visu var safrēzēt, maizēt.
KBR-iņš. Tie, kas ražo visādas foršas detaļas mašīnām, regulējumās ķēgas, pastiprinošās plāksnes. Arī Bugatieri turāmie iekšā ir no viņiem. Viss kaut kas viņiem tur var tiet Instagramā apskatīties. BJ Trailers, Jānis. Jānis esmu filmējis TikTokā. Jānim ir transporta uzņēmums, kas vēd gan gabarītu, gan negabarītu. Viņam ļoti patīk arī negabarītu vest. Mēs Rīgā pie viņa bijām toreiz cauri visai Rīgai. Policijas pavadījumā, pilots priekšā pakaļā. Rītīgs. Viņš tādu nenormāli lielu monstru veidu bija forši. RZ Autoparks, lietot automobiļu tirgotājs Kuldīgā, Roberts. Un par to es domāju, es varu jums nestāstīt, par to jūs visi droši vien jau zinat. Un tad ir tāds uzņēmums kā Pilskops. Eskavātori, mežizstrādē, zaru kniepšana. Viņiem viss, kas ir saistīts ar to mežu, visu džeku var izdarīt. Un tos arī, viņi jau pagaidām nav TikTokā, bet nākotnē viņi noteikti būs. Un tad mums ir šāds te Redvī veikals aizputē. Tur ir instrumenti, rezerves daļas, visādas ķīmijas, eļas, viss kaut kas gan smagajām, gan vieglajām mašīnām. Un mēs viņiem dabījām Bugatierus. Jo KBR sēdēja Bugatierus, tad vajadzēja Bugatieru turāmos, un tad vajadzēja paši Bugatierus uzšķinīt. Tad mums ir Eneos, Japāņa eļa, kas šobrīd ir iekšā motorā karterī. Nomainījām eļu pie Andersons auto un viss ir baigā maizē. Un pēdējais arī diezgan liels mums ir Mito metāls Kuldīgā. Žogi, vārti, viņiem ir parasti 3D paneļi, tie 3D vārti, tie zaļie, kas man aizupēs arī ir. Un viņi arī mums aizupēs taisa lielos bīdamos vārtus. Viņi no metāla tiek uzmetināti ar visām automātikām, pultīm, viss kaut kas. Tā kā, ja jums vajag žogus, vārtus, varat sazināties ar Mito metālu. Es droši vien aprakstā atstāšu telefonu numuru, jo mēs izdomājam, ka telefonu numurs mēs mašīnā, ja nelīmēsim virsū, tad viņš iztīsies pēc kaut kāda Polijas reklāmas staba. Un tāpēc uztaisījām bez telefonu numuriem, bet video aprakstā būs. Tā kā šī puse mums ir pabeigta. Reku mums ir Gintars taisa otra puse. Šis vispār ir tas džeks, kas to visu var uztaisīt un izdarīt. Un ja jums vajag dizains, uzlīmes un visu kaut ko tā, tad noteikti sazināties ar Gintaru. Es vienīgais neredzu viņu pašu uzlīmi nekur. Tā stāv uz manējās mašīnas. Tu neuztaisīsi savējo, ja? Nē, man ir bardeta tā. Super. Tad mēs tavējo vēl uztaisīsim. Un te ir kaut kāds iepriekšējās uzlīmītes, ko es te vienkārši uz dullu esmu salīmējis. Jā, šīs abas zīmē Gintars. Arī tavam sportiniekam viņš var šitāds tad uztaisīt karikatūras. Un Latvian Timber viņš man uztaisīja logo, gan man bija jau izveidots jau vairākas gadus atpakaļ, bet viņš uzšķinīja uzlīmi. Vispār man patīk, ka tu viņai uztaisīs to foniņu. Ja tā, ka viņš ir bez tā fona, tad viņš, tagad viņš tāds foršāks izskatās. Jā, vieglāk arī uzlīmēt. Jā. Un kādam iedot uzlīmēt. Un tad mums ir pēdējie divi, kurus varbūt arī vajadzēja tomēr lielāks uztaisīt. Ir Kostjuma AFR, kas nočipoja mums šito ten dulo automašīnu. 181 zirgs un 395 ņūtoni. Vienīgais dīzels, vairāk par 4 štukām mēs negriežam, jo nav jēgas. Ir baigi jādomā, kā tu brauc pareizā amplitūdā. Un tad vēl ir racing diffs, bet mums nebūs laika, mēs šoreiz neuzliksim to. Man atsūtīja LSD to padarīšanu, kaut kādu, ko ieliek reduktorā, un tad ņem abi riteņi. Bet, teikšu godīgi, es viņu neesmu iztestējis, un man bišķīt arī ir baila ar viņu braukt uz minerālīti. Jo, ja tev ir, piemēram, vaļējais vai metinātais, ja tev ir metinātais norauj kaut kādu puses vai kas sūds ar visu, tev otrs ritens paliek. Bet, ja šitais izšķīs, tad mašīna vienkārši paliek. Es domāju, tagad aizbraukt uz minerāliju un pirmajā dopā izšķaidīt šo reduktoru, nebūtu baigi patīkam. Tā kā to mēs liksim pēc minerāliju virsū. Kaut kā tā. Kaut kā tādu divos vārdos. Manā tačkā vienmēr logi vaļā. Visu dienu esmu ceļā. Sarkanās gaismas nebūs tikai zaļās. Visa tripīdiena. Manā tačkā vienmēr logi vaļā. Visu dienu esmu ceļā. Sarkanās gaismas nebūs tikai zaļās. Visa tripīdiena. Kā autiņš mums ir gatavs. Reku Gintars viss ir forši aplīmējis, parād lūdzu kamerai jau. Forši aplīmās. Arī tiek cepīt tas, ka tas ir, izskatās pēc sporta auto, bet tas ir dīzels, un tāpēc es viņus iesaucu pēc sporta dīzeli. Un man liekas, ka cepīgi izskatās. Galvenais jā, tā doma, ka ķipa sportinieks, bet patiesībā dīzels. Bet man katrā ziņā baigi patīk. Es kaut ko gudri gribēju pateikt, bet palielam, ka tu sēdēs kaut kur bagažniekā Gintaram, mēs izbrauksim Apple vai ne pat lai ir smukais kadrs nākamais.
Tad tev vēl jānoķer, ka es te braucu ārā no šeit. Saprat? Jā, sapratu. Nu kā, mašīnīte mums ir gatava, kamēr atbraucam no Kuldīgas, viņa, protams, palika pilnīgi netīra, bet baigais paldies ir Gintaram, jo Gintars šīs te visas uzlīmes uztaisīja, uzlīmēja, un Gintars izdomāja arī logo, jo pilskokam nebija savs logo vēl izveidots, un to uztaisīja Gintars. BJ traileriem nebija savs logo, un to arī uztaisīja Gintars. Un arī Reinis Valtra, tagad viņš saucās kā Vare, viņiem arī nebija savs logo, un Gintars viņu uztaisīja. Un arī visas tās pārējās uzlīmītes. Tā kā baigais paldies ir viņam, tā kā, ja tev vajag uzlīmes vai izdomāt kaut kādas logo vai iedaibu ko, kas viss ir druka un aplīmēšana, to viss var izdarīt Gintars. Bet es tagad braucu mājās, esmu normāli pārsals, man vēl ir šis tas jāsatais salonā, ja mēs bijām ēdolu šrotā, bišķīt aptīrījām šrotu, jo viņiem ir tieši tāds pats BMW ar melnu salonu. Un man ir super neglīts pelēks salons, un tad mēs to melno nospērām un savainīsim vietām. Un, kaut kā tā, tās ir pirmās sērijas beigas. Mums vēl bišķīt ir jāapčubina mašīna, mums bremzītes, bremzē ir bišķīt vibrē un bremžu aizsargi grab. Ir kā skan. Un tās lietiņas vajadzētu sakšķinīt. Pārējais visu vairāk vai mazāk ir gatavs starta. Tagad ir jāpiegāž pilna bāka, jānomazgā mašīna, mazie sīkumi jāizdara, un tad jau tiekamies nākamajā video, kur mēs braucam uz biķerniekiem. Čau! Un par visiem šiem te uzņēmumiem, kas ir uzlīmētas mašīnas, es ielikšu aprakstā. Video aprakstā būs apraksts un links no viņiem visiem, kā pareizāk pateikt. Tā kā, jo viņi man ir ļoti daudz, un katrs ir savas nozars profesionāli. Un tas viss ir mans draugu loks, un parādīsim arī pārējiem, kas tie tādi ir. Čau!